Vienkārši par balansu. Lai cilvēka organisms veiksmīgi funkcionētu, tam nepieciešams pietiekamā daudzumā uzņemt omega-6 un omega-3 taukskābes. Mūsu organisms šīs taukskābes neražo pats, tāpēc tās varam uzņemt tikai ar uzturu. Cilvēka DNS ir veidots tā, lai taukskābe attiecība būtu 1:1, tātad vienādā daudzumā omega-6 un omega-3 taukskābes. Pirms lauksaimniecības revolūcijas 19. gadsimta vidū, tikai pirms kādiem 150 gadiem, cilvēka taukskābe attiecība, jeb balanss bija 1:1. Līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem cilvēks pamatā uzturā lietoja mājās gatavotu, rūpnieciski neapstrādātu pārtiku, tādējādi nodrošinot savu organismu ar tik nepieciešamajām uzturvielām, tostarp taukskābēm. Tāpēc taukskābu balanss, jeb attiecība, tolaik cilvēkiem bija 4:1. Pēdējo 50 gadu laikā pārtikas industrija radījusi nesabalansētu uzturu un tā rezultātā arī nesabalansētu taukskābi attiecību. Eiropā vidēji 15:1, ASV 25:1. Pasaules veselības organizācija iesaka uzturēt taukskābu balansu vismaz 5:1, jo zinātnieki ir skaidri pierādījuši, ka, piemēram, sirds un asinsvadu slimību saslimšanas risks ir cieši saistīts ar omega-6 un omega-3 balansu. Zinātnieki rekomendē uzturēt taukskābu balansu 3:1 vai pat labāku. Mūsu omega-6 un omega-3 taukskābu līdzsvars ir pilnībā izjaukts, jo vidēji tas ir 15:1. Ģenētiski mēs esam uzbūvēti, lai balanss būtu 1:1. Tas ir balanss pret divām neaizvietojamām taukskābēm. Omega-6 ir virszemes pārtika, gaļa, graudaugi, dārzeņi. Savukārt omega-3 ir jūras veltes ar maziem izņēmumiem no augu valsts. Mums jāapēd vienāds daudzums omega-6 un omega-3. Diemžēl omega-6 mēs apēdam krietni par daudz. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Visi mēs sastāvam no šūnām. Visām šūnām ir šūnu membrānas, kas tiek veidotas no divām neaizvietojamām taukskābēm – omega-6 un omega-3. Mikroskopā varam redzēt, ka omega-6 ir stingrā, cietā saite, bet omega-3 ir tā elastīgā. Šūnu membrānā jābūt 1:1, viena elastīgā, viena cietā saite, jo esot balansā visas vajadzīgās barības vielas šūnā nokļūst caur elastīgo saiti omega-3, un arī toksīnu atkritumu vielas caur šo saiti tiek izvadītas ārā. Šūna ir tīra un sakopta. Pie disbalansa 15:1 barības vielas ne visur tiek iekšā, tiek tikai maza daļa. Šūna ir badā, bet kas ir sliktāk? Atkritumu vielas, toksīni no šūnas netiek pilnvērtīgi izvadīti ārā, tie krājas un organisms kļūst toksisks. Omega-3 ir dabīgais asins šķidrinātājs, un tā uzkrājuma asinīs jābūt ir no 8 līdz 12%. Tad asinīm ir pareizā konsistence un sirdī ir viegli tās izpumpēt cauri visam organismam un visu pilnvērtīgi apasiņot. Pie disbalansa omega-3 ir tikai 2–3% uzkrājumi. Asinis ir biezākas un ir pastiprināta slodze uz visu sirdi un asinsvadu sistēmu. Nāves cēlonis ir insults un infarkts. Tas ir viens no šiem iemesliem. Asins šūnai ir jābūt elastīgai. Tad tā spēja ieplūst visos smalkajos asins kapilāros, jo dominē omega-6, tad šūna ir cieta un mazo kapilāru apasiņošana ir traucēta. Tātad omega-6 un omega-3 abas ir nepieciešamas un svarīgi, ka tās ir balansā. Omega-6 mums organismā rosina iekaisuma procesu, kas ir svarīgi, jo veicina sadzīšanu un šūnu augšanu. Savukārt omega-3 darbojas kā iekaisuma procesa dzēsējs, kas kontrolē iekaisuma procesus, kontrolē šūnu augšanu un atbild par asins dabīgo šķidrināšanu. Kad esam balansā, mūsu organisms darbojas tā, kā tam paredzēts, atvaira vai tiek galā ar akūtām saslimšanām un neļauj attīstīties kroniskām slimībām. Tā kā omega-6 un omega-3 ir attiecībā 15:1, tad progresē iekaisuma process un iekaisums kļūst nekontrolēts. Ja mēs salīdzinām, tad omega-6 ir kā automašīnas gāze, bet omega-3 ir kā bremze. Kad esam disbalansā, omega-6 ir krietni vairāk kā omega-3,
iekaisuma process darbojas pārāk intensīvi un pāriet intensīvā iekaisuma formā. Tas izraisa dažādas tā saucamās dzīvesveida saslimšanas, sirds un asinsvadu saslimšanas, bronhiālo astmu, ārtrītu, ādas saslimšanas, Alzheimera slimību jeb demenci, Parkinsona slimību, vēzi un daudzas citas. Kā es varu iegūt balansu, jeb kā pietuvināt augstskābu attiecību organismā tuvu ideālam līmenim? Regulāri uzturā lietojot omega-3 saturošus produktus, visus, kas auga zem ūdens, zivis, jūras veltes un citus. Ir svarīgi, ka tie ir savvaļā audzēti, jo fermās audzētās garnelēs un zivīs nav omega-3, jo tās tiek barotas ar graudiem. Lietot omega-3 saturošus uzturu bagātinātājus papildus ikdienas uzturam. Vai derēs jebkurš omega-3 uzturu bagātinātājs? Omega-3 augstskābēs sasniegt mūsu organismu šūnu palīdz palīgviela antioksidants. Visbiežāk preparātos šī palīgviela ir E-vitamīns jeb takaforols. E-vitamīns cilvēka organismā dzīvo aptuveni 7 līdz 8 stundas. Līdz ar to no tā omega-3 apjoma, ko mēs uzņemam, līdz šūnai nonāk viena neliela daļa. Cilvēkiem ikdienā uzņemot E-vitamīnu saturošu preparātus ar omega-3 balanss ir labāks nekā tiem, kas šādus preparātus neuzņem vispār. Taču tas nav ideāls, visbiežāk aptuveni 7:1. Labs omega-3 avots ir arī krila eļļa, taču tajā esošā palīgviela, antioksidants astaksantīns, mūsu organismā dzīvo vien aptuveni 2 stundas. Lai omega-3 piedalītos jaunu šūnu veidošanā, ir nepieciešams, ka omega-3 neoksidētā formā organismā uzkavējas vismaz 24 stundas. Kā mēs redzam, polifenols ir vienīgā palīgviela, jeb antioksidants, kas neļauj gaisīgajai omega-3 organismā oksidēties 35 stundas. Zinzīno veselības protokols piedāvā balansa eļļā, kuru sargā patents omega-3 palīgviela, ir šis polifenols. Polifenols cilvēku organismā dzīvo aptuveni 35 stundas, līdz ar to ļaujot omega-3 augstskābei sasniegt katru organisma šūnu, kā arī izveidot veselīgas rezerves organismā. Turklāt, polifenols ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas aizsargā organisma šūnas no neredzamajiem ienaidniekiem, brīvajiem radikāļiem un fermentiem, kas veicina šos iekaisuma procesus. Zinzīno balansa eļļā esošais polifenols tiek iegūts no īpašas šķirnes olīvām, kurās ir sevišķi augsta polifenola koncentrācija. Zinzīno balansa eļļa palīdz 120 dienās iegūt balansu, kas ir tuvu 3:1 vai pat labāks. Zinzīno ir radījis unikālu patentētu produktu, lai kompensētu tās sastāvdaļas, ko mūsdienās organisms neuzņem ar uzturu, apvienojot tās vienā produktā Balance Oil. Omega-3 DHA nodrošina normālu smadzeņu darbību, nepieciešams redzēju un nervu sistēmai, īpaši nepieciešams sievietei grūtniecības laikā. Omega-3 EPA nodrošina sirds un asinsvadu sistēmas darbību, paplašina asinsvadus, darbina pretiekaisuma procesus, nodrošina asinsritē vajadzīgo asins konsistenci. Antioksidants polifenols nodrošina šo dzīvībai svarīgo augstskābu aiznešanu līdz šūnai un vienlaicīgi kalpo kā pretiekaisuma aģents, kas cīnās pret oksidatīvo stresu un dzēš kronisko iekaisumu. Vitamīns D3 kalciferols nodrošina kaulu un zobu veidošanos, kā arī palīdz nostiprināt imūnsistēmu. Omega-9 aktīvi samazina sliktā holesterīna līmeni un uztur labā holesterīna līmeni, novērš holesterīna nogūsnes asinsvados, tādējādi samazinot infarkta un insulta risku. Kā lietot zinzīno balansa eļļu? Lietot 0,15 ml uz cilvēka 1 kg. Lietot ēšanas laikā vai tūlīt pēc ēšanas, jo ēdiens aktivizē gremošanas sistēmu, šādi noturot omega-3 transportu no gremošanas trakta. Stundu pēc ēļas lietošanas nedzert kafiju, atvērt pudelīti, turēt leduskapī. Kā noskaidrot omega-6 un omega-3 līdzsvaru organismā? Omega-6, omega-3 augstskābu attiecību organismā var noteikt ar sausā asins parauga analīzēm. Šīs analīzes pasaulē veic tikai dažās laboratorijās.
Analīžu rezultāti parāda cilvēka organismā esošo taukskābu balansu, taukskābu rezerves, kā arī detalizētu taukskābu atšifrējumu. Zinzīnā sadarbojas ar neatkarīgu laboratoriju Vitas, Norvēģijā. Pēc asins analīzes nosūtīšanas atbilde atnāk aptuveni 2 nedēļu laikā. Asins analīzes ir vienkārši veicamas un paredz iespēju pašam tās veikt, taču vienmēr var lūgt savam konsultantam paņemt asins paraugu un nosūt laboratorijai. Sāciet lietot balansēļu. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas lūdziet savam konsultantam izskaidrot visus rādītājus. Veicot atkārtotas analīzes pēc 4 mēnešiem, jeb 120 dienām, kad ir nomainījušās asins šūnas, lai redzētu, kā jūsu balanss ir mainījies. Atcerieties, mūsu ķermenī šūnas nomainās atšķirīgā ātrumā. Piemēram, asins šūnas nomainās 120 dienās, savukārt kaulu šūnas 7 līdz 10 gados. Tāpēc balanss 1:1 sasniegšanai vajag būt vajadzīgs ilgāks laiks. Mani sauc Mārija Tamoliņa, un es jūs aicinu pievienoties veselīgam dzīves stilam. Iesim šo ceļu kopā!